Pirms ķeramies pie mūsu šodienas galvenajiem stāstiem, jūsu uzmanībai piedāvājam dažus tehnoloģiju jaunumus, kas tapuši sadarbībā ar portālu Zparks LV. Laikā, kad ik viens televizoru ražotājs par savu būtiskāko pienākumu uzskata pieminēt faktu, ka viņu ražotie televizori ir viedi un gudri, ASV kompānija NPD publicējas TV ražotājs nepārāk iepriecinošus pētījumu rezultātus. Gudro televizoru lietotājiem ir gandrīz pilnībā vienaldzīgas televizoru interneta iespējas. 2/3 lietotāji gan labprāt izmanto dažādus video skatīšanās pakalpojumus, un 15% lietotāji televizorā klausās arī online mūziku. Taču sociālai tīkli, iepirkšanās internetā, videozvani un tam līdzīgas iespējas lietotājs praktiski neinteresē. Arī sērfošana tīmeklī joprojām mazāk populāra par online mūzikas klausīšanos. Varbūt ražotājiem ir pēdējais laiks arī televizoros ieviest ērtāku un ātrdarbīgāku saskarni, kā tas ir piemēram viedtālruņos. Vai vēl atceraties tādu klēpdatoru kategoriju kā netbooki jeb tīmekļu datori? Kompakti, samērā lēti un jaudas ziņā visai pieticīgi mazdatori, kas kā reiz piemēroti sērfošanai internetā. 2007. gadā Asus laida klajā pasaulē pirmo tīmekļu datoru Asus EEE PC ar 7 colu ekrānu un Linux operētāju sistēmu. Un šogad janvārī Asus paziņoja par netbooku ražošanas pārtraukšanu. Citi ražotāji, Lenovo, Dell un Samsung, savu tīmekļu datoru ražošanu pārtrauc jau pagājušajā gadā. Līdz ar to mēs varam teikt, ka viens attīstības posms un virziens portatīvo datoru pasaulē ir noslēdzies. Iemesls – aizvien pieaugošā planšetdatoru un viedtālruņu popularitāte, ar kuru šiem pieticīgiem mazdatoriem cīnīties vairs nav pa spēkam. Un tepat pie savu veidu tehnoloģiskajām sēru vēstīm varam pieminēt vēl kādu tehnoloģisko mantu, kuru nolemts vairāk neražot. Tā ir Sony kompānijas radītā spēļu konsole PlayStation 2, kas pasaulē nāca, iedomājieties, tālajā 2000. gadā. Līdz šodienai pasaulē pārdot vairāk nekā 150 miljonu šo izklaides rīku. Līdz ar to PlayStation 2 uzskatām par Sony populārāko un veiksmīgāko spēļu konsoli. Bet nu jau paklīdušas baumas, ka šī gada vidū varētu tikt prezentēt jau Sony PlayStation 4. paudze. Kādas viedtālruņu operētāju sistēmas mēs pazīstam? Android, iOS, Windows Phone, Bada, Symbian, RIM BlackBerry. Domājat, ar to ir gana? Nu pat pasauli pāršalkusi ziņa, ka drīzumā gaidām viedtālruņi ar Ubuntu operētāju sistēmu, kas balstīta uz Linux bāzes un kas skārienu telefonu lietotājiem piedāvās ļoti plašas žestu iespējas un bagātīgu funkciju klāstu. Jaunās platformas izstrādātāji ziņo, ka šādu Ubuntu tālruni varēs arī pievienot pie lielā monitora, tastatūras un peles, tādējādi ļaujot tālruni izmantot jau kā reālu datoru. Nav jau nekāds pārsteigums, jo jaudas parametru ziņā mūsdienu viedtālruņi jau labu laiku var droši mēroties spēkos ar vēl samērā nesen iegādātiem lieldatoriem. Ja viss noritēs gludi, Ubuntu viedtālruņu veikalu plauktos varētu parādīties jau pēc gada.